Laiks pastiprināt to rāmu. Izdomāju, kad jāpastiprina būs tikai šī vietā kaut kas. Šitais tur kopā visas 3 trubas, šitais mazliet, bet te visi tie metinājumi ir tādi, kādi viņi ir. Nezinu, cik viņi tur stipri vai nav stipri, bet šeit arī rekur te nav nometināts līdz galam. Te gar malām tikai, tāpēc es te paņemšu arī pārmetināšu pāri abās pusēs. Un iespējams arī te apakšā, lai būtu viss cieta stingrs. Un šeit šitādu te cauruli iemaukšu iekšā kaut kur šī vietā. Un es domāju, ka īstenībā vairāk arī neko nevajag. Šitā te. Un tagad metinās kopā. Sametināts ir. Es domāju, ar to pietiks, lai šo trubu nelaust uz leju. Tad te nometināju abās pusēs, jo tur no rūpnīcas augšā un apakšā nav metinājumi nekā. Tikai šeit ir viena mala un otra. Es nometināju gan apakšu, visu cauri, gan augšu. Lūd. Domāju, būs ok. Tad vēl šeit, te jau man bija abās pusēs. Šito jau es uzmetināju kādu brītiņu atpakaļ, lai būtu stiprinājums. Un tas laikam arī viss. Domāju, es gribēju to ar tiem motoru stiprinājumiem kaut ko darīt, bet es tā domāju, ka tomēr neaiztikšu, jo ja trasē kaut kur nebraukšu līkumos asos, es domāju, tur nekas nenotiks. Taisni braucot, tur principā nekam nevajadzētu lūst ārā. Kaut kā tā. Nākamais plāns ir tagad iecelt motoru iekšā. Jāieceļ motors, jāpaskatās, vai man nekas netraucē, cits kaut kas. Šitais vispār vai netraucēs vai kaut kas, es nezinu. Un tad, ja viss ir ok, tad jānokrāsā laikam to rāmu. Iekrāvu motoru vietā un ir 2 problēmas. Cik problēmas? Viens šitā te skrūve ļoti tuvu cilindram. Tagad tādā pozīcijā, kādā stāv amīts, viņa neķer cilindru, bet tikko kā drusciņa augstāk var pacelt pakaļ, tā atdurās. Aizņem šaibu, jāapmēģina ārā un tu uzgreni jānoslīpē. Varbūt sejas. Un otrs ir jānofleksē šito trubu. Sanāk, lai svečvadu var kaut kā normāli uzlikt un sveces izskrūvēt, tā ka man vajag tur īzi nofleksēs bišķi nost. Un būs viss ok. Uzgriezni pieslīpēji. Māziņš gaps ir.
Ar to pietiks. Dabūju arī uz paaugstinātāju augstākās pozīcijas. Pozīcija, uz leju vairāk viņš nevar iet, jo amīts ir līdz galam izstiepts. Ja mēs uz leju vēl palaižam, mazliet vēl ir brīvgājiens, iet garām, tā kā viss kārtībā. Tas cilindrs ķerās, tāpēc, kad viņam ir garais gājiens, un tas pats cilindrs ir diezgan garš. Kaut kāds 70 ir kaut kur līdz tejienē, tā kā līdz galvai. Tagad ar šito trubu izzāģēšu ārā kaut kā tā. Izzāģēts ir. Tagad normāli var pīpīt uzlikt, un viss ir kārtībā. Tagad ņemšu ārā to motoru, nokastīšu no rāmja visu lieko, lai varētu sagatavot un nopust rāmju. Rāmi nopūt. Šeit visur, kur vītnes bija, es pārgāju ar vītņurbi un saskrūvēju iekšā skrūvītes, lai nepiediršās vītnes. Krāsojies ar šitādu te suporta krāsa. Īstenībā baigi forši, diezgan bieza ir, nenotek un arī smuki spīdīgi izskatās. Nav jālako.